Šodien Maslacē ir izrādīts tāds ļoti liels gods. Un jāteic, ka mēs to novērtējam. Un visvairāk noteikti to novērtē esošā kora dziedātāji, jo mēs visi ļoti labi zinām, ko nozīmē noturēt dziedātājus korī. Un lai diriģents būtu harizmātisks, priecīgs, nākt uz mēģinājumiem. Bet Maslats laikam ir tā vieta, kur kultūra vēsturiski mēs lepojamies ar diviem dižgariem, Pēteru Hinzenbergu un Ādamu Ori mūzikā. Un savukārt, ja mēs skatāmies uz ražotājiem, rūpniekiem, senajiem rūpniekiem, tad šī ir dzimtene, dzimtā puse Gustavam Ehrenpreisam. Lai visas šīs lietas saglabātu, uzturētu, noturētu un par tām runātu tagad esošajiem ļaudīm, ticiet man, tas ir diezgan sarežģīti un grūti, bet interesanti. Un ja jau mēs esam uzņēmušies šādu misiju, tad tā mums arī, protams, ir jāturpina. Ja mēs runājam par Maslacas kordziedāšanas tradīciju, tad Sanita Reinsone jau iezīmēja dažu dziedāšanas un mūzikas skolotāju ieguldījumu, un mēs neesam izņēmums Latvijā. Diriģenti, mākslnieciskie vadītāji, tie visi mums ir no kaut kurienes jāatved līdz Maslacai un ar kaut ko jāuzrunā. Nevelti ir šis skaņā kalna dabas skats fonā, un visiem jau šķiet, ka jums jau gan ir labi, skaņais kalns jau jums palīdz, bet blakus visām labajām lietām ir arī mums rūpa par to, ka lai šis kora sastāvs būtu, un kā es zinu, diriģenti aicinot tenorus, basus un baritonus, tur ir īpašs konkurss, laikam būs jāsludina valsts mērogā. To mums vienmēr pietrūkst. Ja sievietēm ir laika dziedāt, tad tiem kungiem ir kaut kādas citas nodarbes. Bet jāteic tā, ka... Kas notika? Tad, kā jau es pieminēju, un noteikti arī muzejā tas būs skatāms, un cik man ir zināms, tad Maslacas kora vārds ir jau ierakstīts kādā no annālēm, tad Pēters Hinzenbergs patiešām, un šī te sudraba lira, par kuru ir stāsts, un pat, jāteic godīgi, tāds komisks stāsts, jo esošai paudzei un esošiem iedzīvotājiem likās, ka sudraba lira ir tāds liels objekts, ko mēs varam visi iet skatīties un redzēt, bet tas ir tiešām apmēram tikpat liels objekts, kā mēs redzam ekrānā. Tas ir karoga uzgalis no sudraba, kuru tad arī Pēters Hinzenbergs savos kora karos ar saviem vīriem atveda. Un kāpēc 160? Jau mums ir šogad 161. gads. Tāpēc, ka, protams, dziedāja jau biedrībās un domu biedru grupās, un līdz ar to mūsu vēsturē mēs esam atraduši arī Maslacas muzejā, ka tiešām šī tradīcija ir aizsākusies pirms 160 gadiem. Jāteic, ka tikai 90. gados tā īsti mana priekšgājēja, ilgadējā direktora Nelīna Urmika, aizsāka pētīt dzimtas, un pētot šīs dzimtas nonāca līdz tādām, patiešām padziļināt nonāca, saprotot to, ka cik nozīmīgs un kāda nozīme ir Pēterim Hinzenbergam. Un tāpēc laikam arī visa tā kora kultūra un kora darbība Maslacā ir saistīta un šobrīd tiešām ar Pēteru Hinzenbergu. Divas reizes. Un tātad jūs šeit redzat tādu mazu kronoloģiju, kā mēs esam šo tradīciju kopuši un atkal no jauna atjaunojuši. Un ir šie mazie konkursi, kuri aizsākās 94. gadā, un mēs esam 9 gadus rīkojuši šos lauku koru konkursus. Un jāteic, ka šis pirmsākums bija pavisam interesants, jo mums Nelijai Nurmikai tolaik likās, ka vajag mazos korus uzmundrināt, lai viņiem arī būtu kādi konkursi. Man jau te kolēģi runāja par izbraukumiem ārpus Latvijas, bet mēs organizējām Latvijā, un ticiet man, atsaucība bija ļoti, ļoti liela.
Laikam ejot, daudz kas ir mainījies, bet šo tradīciju mēs esam uzturējuši spēkā, un jāteic, ka atsaucība ir bijusi liela arī no mūsu viesdiriģentiem, un arī ja mēs domājam par Gaismas pili, tad lauku koru noslēguma konkursā, otrajā konkursā diriģēja Haralds Mednis. Tas viss ir ļoti saistošs dziedātājiem, un es domāju, ka šī viesdiriģentu klātbūtne tāda radoši rosina tomēr mīlēt šo kora dziesmu. Svētdien mēs demonstrēsim Maslacā īsfilmu, kuru mums ir izdevies safilmēt un no vēsturiskiem materiāliem izveidot par Pēteru Hincenbergu, šogad svinot viņa 190 gadi. Un kā dzīva liecība pie mums Latvijā ir atlidojusi un vasarā ir savās dzimtajās mājās viņa mazmeita Zīle Dumpe. Zīle Dumpe arī bija, jāteic, ļoti varonīgi piedalījās filmēšanā Zeme, kas dzied, Valmierā, un jāteic, ka apbrīnojami ir tā attieksme, kā šie ārzemju latvieši, ja es tā atļaujos teikt, mīl savu dzimto pusi un mīl arī šo es teiktu, kora dziesmu. Kas 85-gadīgam jaunam cilvēkam, es teikšu, jaunai, ļoti jaunai, radoši domājošai šeit Latvijā vasaru pavadot, to viņas attieksmi un apbrīnu pret Maslacas kori, to var tikai, es domāju, tādi, kas ir dziļi tajā visā būtībā. Tā kā mēs ceram, ka mēs uzturēsim šo dziesmu garu neatkarīgi no tā, ka mēs augstam pēc dziedāšanas skolotājiem un diriģentiem, jo ticiet man, mēs dzīvojam Igaunijas pierobežā, tikai nieka 20 kilometrus no Igaunijas, un arī pašā Valmieras novadā mēs jau redzam problēmas ar mākslinieckajiem vadītājiem. Un ne jau tikai tas ir dziedātāju trūkums, bet tas ir arī radošo ļaužu trūkums, par ko mums ir jādomā un par ko mums ir jātur rūp, lai mēs patiešām teiktu, mēs esam visam gatavi un mēs mīlam dziesmu svētkus. Es ceru, ka mēs turpināsim. Paldies!